panākt, lai ministru prezidents viens pats vairs nedrīkstētu nominēt Latvijas eirokomisāru. Šis augstais postenis atbrīvosies nākamā gada vasarā pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šobrīd studijām pievienojas arī mūsu kolēģis Aleksis Zoldners, kurš šodien sekoja līdzi šim jautājumam. Labvakar, Aleks, kāpēc opozīcija vēlas mainīt eirokomisāra izvirzīšanas kārtību un vai tā šajā jautājumā varētu atrast arī sabiedrotos koalīcijas partijās? Labvakar, Ilze. Jā, līdzšanējais eirokomisārs no Latvijas Andris Piebalgs jau paziņojas, ka uz šo posteni vairs nekandidēs. Un neoficiāli izskan, ka viņa pēctece visticamāk būs Saeimas spīkere Solvita Āboltiņa. Par to, kurš būs Latvijas kandidāts uz šo augsto un nozīmīgo amatu, lēmumu pieņem valdības vadītājs vienpersoniski. Tomēr neviens Latvijas likums neregulē šo kārtību. Savukārt, tiesību eksperti to skaidro, ka šī ir prakses rezultātā tapusi tradīcija, ko neviens nav apšaubījis, vismaz līdz šim. Saeimas opozīcija ir nobažījusies, ka premjers Valdis Dombrovskis varētu eirokomisāra amatam virzīt Āboltiņu vai kādu citu savas partijas Vienotība biedru. Mēs tiešām negribētu, lai šī vieta būtu kaut kam pēc Vienotības politiskās piederības, bet tam tiešām būtu jānāk cilvēkam, par kuru būtu iespējama diskusija, publiska diskusija. Zināms, ka Eiropas Savienības valstīs ir ļoti atšķirīga komisāra nominēšanas kārtība. Gan Saskaņas centrs, gan Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka premjers nedrīkst vienpersoniski izlemt, kurš brauks uz Briseli. Saskaņas centrā norāda, ka šīs tiesības jāpiešķir valsts prezidentam. Prezidents ir apolitisks, tas ir viens. Otrkārt, viņš stāv ārpus koalīcijas kildām. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienībā uzskata, ka eirokomisāra kandidāts jāvirza parlamentam. Tas būtu visdemokrātiskāk. Šādu likuma projektu frakcija jau iesniegusi Saeimā. Tas noteikti nav saistīts ar Solvitu Āboltiņu. Tas tā kā par daudz goda būtu. Ja, teiksim, vienotības laime ir atkarīga no tā, ka viņi bez jebkādas konkurences un vienpersoniski izvirza pretendentu, tad piedodiet, tā ir viņa problēma, jo viņi nebūs laimīgi. Pati Āboltiņa norāda, ka premjers ir cilvēks, kurš ar Eiropas komisijas prezidentu neformāli diskutē par to, kurš amats mūsu valstī varētu būt vistīkamākais. Tieši tāpēc premjeram dotas tiesības nominēt kandidātu valsts vārdā. Ar Eiropas komisijas prezidentu notiek šīs sarunas, kurās notiek dažāda veida politiskās vienošanās par to, kāda valstī varētu būt interese vai valstī ir attiecīgi pārstāvji, kad Eiropas jaunievēlētais Eiropas komisijas prezidents redz šo komisiju kaut kādā veidā gan dzimumu līdztiesības sakarā, gan visos citos. Tātad tas pirmām kārtām ir tas cilvēks, kuram ir šis sakars un kuram ir šīs sarunas. Tā ir arī bijusi tā loģika, kāpēc Latvijā to izvirza šobrīd premjers. Komentējot, vai opozīcijas centieni ir saistīti ar viņas iespējamo kandidēšanu uz eirokomisāra amatu, Āboltiņa vērš uzmanību, ka priekšlikumi nākuši uzreiz pēc viņas intervijas par šo tēmu, taču jautājumu par iespējamo eirokomisāra izvirzīšanas procedūras maiņu viņa vērtē atturīgi. Tā kā tas attiecās uz mani, mans vārds ir publiski nosaukts, no manas puses ir nekorekti šobrīd apšaubīt vai komentēt to, kādā ir diskusijas šādas var saka, bet es tiešām labāk paļautos un gribētu, lai viņas notiek ekspertu starpā, nevis politiķu starpā. Lai atņemtu premjeram tiesības nominēt eirokomisāra kandidātu, opozicionāriem pietiktu balsis, ja to atbalstītu arī kāda no koalīcijas partijām – Reforma partija vai Nacionālā apvienība. Kā zināms, koalīcijas partneriem nav tās pašas labākās attiecības, tāpēc šī partijām būtu iespēja iezāģēt Vienotībai vai no situācijas gūt kādu labumu sev. Reforma partijā uzsver, ka par komisāra iecelšanas kārtības maiņu var diskutēt. Galvenais, lai Latvija saņemtu pašu labāko iespējamo amatu.